Tad mēs bijām Polijā, mēs bijām kopā. Tad mums ierašanās bija 12 stundu brauciens ar autobusu, tad mēs Varšavā gaidījām aptuveni 4 stundas līdz vilcieniem. Tad braucām 4 stundas ar vilcienu uz Poznaņu, kas ir rietumos, kaut kāds... Jā, 2 kilometrus. Tad mēs nonācām tur, un tur mums sagaidīja Natālija ar draudzeni, kur vārdu, protams, neatceros, bet jā, tur īpaši nebija kāda problēma. Pirmais bija neliels tāds šoks, ka mēs iebraucām Varšavā, kad tur bija tāda maza vilcienu stacija, un tur, protams, tur īsti nerunā neviens angliski un tā, un tad mēs gribējām zināt, kā var nokļūt līdz tai centrālajai vietai, kur mums vajag. Un tas, kas mani nožagāja, bija tas, kad Arvītis paprasīja to vietu, kur mums būtu jāatbrauc, translēja, kur biļetes pārdot, un viņa, vienkārši pīpēja tur. Tas bija tāds, nedaudz. Informācijas birojā, metrs aiz metru stāv, viņa pīpē, nezinu, angļu valodu, ne krievu valodu, neko, tāds, jā, nebija īpaši labs pirmais iespējas. Tad mēs nokļuvām kopnīcēs, tās bija mūsu kopnīces. Tās būtu bijušas mūsu kopnīcas, vai braukt jūlijā, bet, jā, tad kopnīcas bija jaukas. Tad, salīdzinot šos traģiņu kopnīcēm, tas bija ļoti labas. Tad, tur bija uz 2 istabām, viena toaleta un duša, istabā 2 cilvēki, es dzīvoju vienu pati, tas man ļoti jāpārāk. Tas bija divatām. Un tad virtuve ir uz to visu stāvu, ir veļas mazgātuve un ir tik akūtas istaba. Tad nākamā diena mums aizveda uz slimnīcu. Tad es biju vispārīgās ķirurģijas nodaļā / proktoloģijā. Un tā nebija arī mana pirmā izvēle, bet un tad es biju kopā ar vienu meiteni no Vācijas, un tad mēs bijām piesaistīti pie viena tika ārsta, kas nebija kurš atsaucīgs, un tāds vairāk gribēja tikt vaļā no mums, bet tad mēs gājām operāciju zālēm, un tad mūsu tas supervizors bija profesors, viņš runāja angliski, viņš bija diezgan atsaucīgs un tā. Tad kaut ko es arī iemācījos, tur pašā bija kolorektālie vēži, kolonu vēži un tādi, tur taisītās anestomos, kas no sākuma bija interesanti, pēc tam īpaši vairs ne. Un tad mēs bijām arī darbojāmies pārstiešanas istabā, kur bija māsiņa, un viņi nemācēja, viņi mācēja tikai poļu valodu. Bet mēs ar zīmēm visu noskaidrojām, visu sapratām. Tas kopumā viss, plus mīnus, man likās diezgan normāli salīdzinoši, Tātad es biju traumatoloģijas apdaru un mikroķirurģijas nodaļā, tā bija mana pirmā izvēle. Tik piesaistīts ārstei rezidentei, un viņa bija ļoti atsaucīgs cilvēks. Viņa man visu laiku, par katru problēmu visu pastāstīja, par katru pacientu, jo īsti ar pacientiem es pats komunicēt nevarēju, jo viņi nezināja valodu. Un, pareizāk sakot, es nezināju poļu valodu. Jā. Tātad viņa arī ļāva asistēt mazās operācijās, jo lielās operācijās viņa pat bija kā asistente. Nodaļa pat kā tāda bija ļoti labi iekārtota, jauna, viss, tāda tiešām tā kā modernā slimnīcā būtu. Tur arī bija tā, ka tie darbi arī bija ļoti optimalizēti un tā nodaļa reorganizēta sakarā ar to, ka iepriekš viņiem bija šausmīgi daudz darba, tad pacienti gaišanās gulējuši un tā, bet šobrīd bija tā, ka tur palātās pa 2 pacientiem ir vairāk. Principā pats arī piedalījos tādās pārsēšanās apdeguma nodaļā,
apdevumu tā kā sektorā, tā vienā nodaļā un tā. Nu jā, redzēju daudz operācijas, tā kā daudz apstaroju man, bet tas tā. Labi, varam iet tālāk. Tad, jā, kad tā sociālā programma pirmo nedēļas nogalu mēs izvēlējāmies nebraukt uz piedāvāto pilsētu, un mēs palikām uz vietas un tā kā iepazināmies ar to pilsētu, kurā mēs tā kā dzīvojam. Tātad Poznaņā, kur mēs bijām tāds malts ezers, ļoti skaists ezers, varēja iet peldēties, tur varēja izīrēt, tur noteikti sacensības kanāju un tam līdzīgi, tur visā tālāk, var izpēdēties diezgan labi. Tālāk. Vecpilsēta ļoti skaista, manuprāt, daudz dažādi pieminekļi, strūkoks un tam līdzīgas lietas. Balītes. Bija arī internacionāla ēdienu vakars. Es personīgi uztaisīju ziņu piesputru ar speķi. Es uztaisīju augstu. Tā sociālā programma bija kā piedāvāta katrā weekendā braukt uz citu pilsētu. Kas bija arī iepriekš caur Facebook arī bija tā kā domāts, bet tur visi tur sajūka un vajadzēja no sākuma pieteikties. Tā Gdaņskā bija, es uzskatu, bija ļoti laba programma, bet principā lielākā daļa tā nedomāja. Jo viņiem nebija kā organizācija tas, ka mēs bijām ļoti daudz cilvēku tur un sāka daži pazaudējās, kā gaidīt un meklēt tam līdzīgi, bet tā bija ļoti intensīvi visu tā programma. Mēs gājām uz Dzintaru muzeju, mēs sameklējām baznīcas dažādas, braucām ar kuģīti uz vietu, kur sākās Pirmais pasaules kara, Otrais pasaules karš sākās, un tā tālāk. Bijām arī Kurara pilsētiņā Sakot, kas bija tiešām fantastisks pilsētiņa. Tā kā Jūrmala, bet es eju labāk. Šī tā vietā, tā es sapratu, tur bija klubs. Jā, māja ir tieši tā, kā viņi nav bildē nekas sadaisīts un vienkārši tā bija. Jā, tur bija arī mols un tur filmas varēja skatīties. Tur tā bija. Jā, brīvdabā. Bet, lai tiktu uz molu, tad gan jā. Nē, arī Lego muzejs tās. Es gulēju. Te ir tas mols, kur jau teicām. Te bija, jā, ļoti grūtis jākas. Tas ir kāds no augstas Gdaņskā. Tā, kad tad nākamajā nedēļas nogalē mēs devāmies uz Krakavu, kur mēs izmantojām tikai daļais tos pakalpojumus. Tas bija tā kā Kotnīgas un Saulesraktuvas senāts laikā. Un tā es personīgi esmu ļoti apmierināta ar to, ko mēs tur paspējām redzēt. Un tā. Tad pirmajā dienā mēs devāmies uz Aušvicu, protams. Tur kaut gan es biju diezgan mīlusies Aušvicā, tāpēc, kad man nelikās viņa tik ļoti tāda aizkustinoša vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, tāpēc, ka varbūt mēs esam no Latvijas un tad mums tas ir bijis, malts un malts atkal un atkal, un tad, tad, jā, tas ir pēc Aušvicas, viss priecīgi. Tad tas ir tas Mainz Square, tur ir tā baznīca, tā bija ļoti skaista, un vispār kopumā Polijā tur ir pāvests uz katru stūra. Baznīcas ir ļoti daudz, visu kaut kur, tā kā tur kaut 80% tie katoļi, tad arī, tur ir ļoti daudz baznīcas, skaistas baznīcas, jā. Tad mēs devāmies tādu Saulesraktu, vai tur ir tā ir baznīca? Jā, tas ir Saulesraktu, vai? Tad mēs devāmies uz Varšavu, tur mēs rietā braucām. Tur bija vispār, tā kā mēs visu organizējām paši, tad mēs bijām vēl vairāk apmierināti nekā Krakavā. Tas ir tā kā mēs stāvējām rindā uz Kopernika muzeju. Jā, tas ir tas veikliņš, ko mums deva.
tā ir tā kā modernā Varšavas puse, tur ir tā kā Svētās Annas baznīca, kas ir ļoti skaists, tur bija vairākas kāzes, pāvis, protams, un tas ir mājaceļi. Un tas kopumā pusi un mīnus, tad, man liekas, pusi ir tas, ka tas ir ļoti lēti aizbraukt turienē. Tad tas, ka tik liels dalībnieku skaits līdz ar to, tu vari atrast savus domu biedrus. Nav kultūra šoka, tad ir labi sapņas draugi, un tad tās mīnus ir nepārāk tīrās ielas, kas mūsu tajā rajonā, kur bija tās kopnības, bija ļoti netīras. Tiešām tur bija pilns ar suņu izskaidrījumi. Tad, jā, angliski, krievu valodā viņi īpaši nerunāja, sociālā programma arī man īpaši patika, bet mēs paši izveidojām savēju, tāpēc tas tā kā, man tam patika. Un slimnīca arī tā savu, bet, ja tu ļoti gribi tur darboties slimnīcā, tad es domāju, ka arī mums var sarunāt tādu. Paldies!